Sveiki, es esmu Arta no Artas Plays, un es piedalos Maybelline konkursā. Un es šodien esmu izveidojusi divus grimus, izmantojot Maybelline Nudes paleti, kas ir jaunums Latvijā. Šis ir mans otrais stāsts, tas, ko jūs šobrīd redzat. Pirmo tūlīt skatāmies. Es izmantošu Maybelline jauno paleti Nudes. Un es ceru, ka būs vienkārši ikdienas grims. Pirmais, ko es darīšu, šo toni, es ceru, ka var redzēt, ieliksim plakstiņu locījumu vietā. Tagad ar plakanu otiņu mēs šo tonīti uzklāsim uz visa plakstiņa. Tagad es ar tīru otiņu bišķi visu papludināšu vēl kopā sapludināšu. Tagad es paņemšu šo te tonīti. Tagad es paņemšu šo te tonīti un bišķi ieklāšu acu ārējā stūrīti. Pigmentācija ēnām ir laba. It sevišķi mirdzošie toņi ir ļoti skaisti. Tagad es paņemšu principā savu mīļāko gēla laineri no laikam visiem pieejamiem netik dārgā gala laineriem. To jau es lietoju gadiem un iesaku visiem. Skropstus es krāsošu ar jauno Maybelline Colossal Go Extreme Leather Black skropstu tušu. Tā ir izteikti kuplinoša ar lielu virstīti. Skropstus es jau bišķi atbrocīju. Uzacis ar jauno Maybelline Brow Drama uzacu gēlu. Man ir tonis Dark Brown. Vēl man gribās nedaudz uzklāt ēnas gar apakšējo skropstu līniju. Un to es darīšu ar šo te tonīti. Melnu Maybelline zīmoli. Lūpām es izvēlējos Maybelline Color Elixir, arī jaunums veikalos. Caramel Infused ādas krāsnes tonis. Šis ir mans ikdienas grims, izmantojot Maybelline Nudes paleti. Kā jūs redzat, paleta diezgan vienkārši strādāt un darboties. Izstāst, ka plāni mainās. Kā izrādās, plāni nedaudz mainījās. Un es tieku aicināta uz festivālu. Tāpēc taisīsim otru grimu, kas būtu nedaudz vasarīgāks, nedaudz košāks, spilgtāks un pamanāmāks. Un, protams, izmantosim atkal Maybelline paleti. Paņemsim plakano otiņu un no sākuma uz visu plakstiņa uzklāsim šo te gaišo tonīti kā bāzīti, jo pēc tam ēnas būs košākas un labāk izcelsies. Un klājam droši par visu plakstiņu. Tagad mēs paņemsim atkal nelielu otiņu un vajag zeltīt pie toņa. Šo te tonīti ieklāsim plakstiņu locījumu vietā. Ar šādu otiņu bišķi papludināsim. Paņemam šādu te otiņu un
Visu plakstiņu kustīgo daļu mēs ieklāsim šo te gaiši zeltīto toni. Un uzreiz jau nedaudz mēs pludinām kopā ar iepriekš ieklāto toni. Un tagad paņemsim no paletītes šo te gaišo un arī mircošo toni. Īšķi sapludināsim kopā šo te vietiņu. Un zem uzacu kaula es ieklāšu šo te gaišo matēto tonīti. Plakstiņa ārā daļās ieklāšu šo tumši skaisto mokas krāsas toni. Lai dzīvi padarītu nedaudz interesantāku un košāku, es izmantošu Maybelline Color Tattoo 24 stundu noturīgās acu ēnas kā laineri, uzvelkot nelielu līniju gar skropstu augšējo daļiņu. Uzklāsim skropstušu. Es domāju, ka es uzklāšu ēnas pišķītiņu arī uz apakšējās līnijas. Vēl es izmantošu atkal šo toni. Un skropstušu uzklāsim arī uz apakšējām skropstām. Lūpām es šoreiz izvēlējos to pašu Color Elixir. Spilgti rozā, fuksijas tonī, 120 tonis. Tātad šis ir mans pabeigtais tēls, festivāla tēls, izmantojot Maybelline Nudes paleti. Nē, nav pabeigts tēls. Kaut kas trūkst. Šādu. Tagad man ir pabeigts tēls. Ceru, ka jums patika un ceru, ka guvāt nelielu iedvesmu, kādos veidos var izmantot šo paleti. Un tā visiem!